Mani sauc Aleksandra Gulbe. Es mācos privātajā pamatskolā Gaismas tilts 97. 4. klasē. Un šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Darbs, prāts un naids. Vecos laikos cilvēki nav nestrādājuši un tāpat vien landījušies bez darba apkārt. Šie nu cauras dienas gozējušies un skatījušies, kā putni raujas, kā zvēri darās un kā upes skrien. Bet nu reiz pie cilvēkiem atnācis viens jauns vīrs un sacījis, lai tak šie skatoties no putniem un no zvēriem, un lai paši ar sāk strādāt. Tas jaunais vīrs bijis Darbs. Nu Darbs cilvēkiem mācījis, lai sāk zemi strādāt. Cilvēki paklausījuši Darbam, aizgājuši uz vienu ieleju un ar nagiem sākuši plēst zemi un sējuši labību. Šie nu tā plēsuši, kamēr nagi palikuši jēli. Sacēlušies plūdi un visa labība bija noslīpusi. Darbs teicis, ka cilvēkiem pietrūks prāta, tašos izmācīšot. Labi, cilvēki aizgājuši aiz meža, satikuši prātu un nu šis mācījis, kā lai darot. Lai tik šie sējot labību augstākās vietās. Un vēl prāts cilvēkiem novēlējis govi, tā došot saldu pienu, zirgu, kas palīdzēšot strādāt, un aitu, kas došot vilnu. Cilvēki darījuši tā, kā prāts šiem vēlējis, sasējuši labību, un labība jau labi paaugusies. Tā cilvēki pļāvuši labību un sākuši gudrot, kā dalīšot, bet nu tikmēr, kamēr šie gudrojuši, tikmēr atnācis viens vecs vīrs vārdā Naids un apņēmies labību izdalīt. Naids sakrāvis labību divās kaudzēs, lielāko iedevis vecajiem, mazāko jaunajiem. Nu cilvēki sākuši naidoties, kā lielo kaudzi var atdot vecajiem, šie taču ir daudz mazāk strādājuši nekā jaunie. Nu cilvēki sākuši strīdēties, līdz kamēr plēsušies un nevarējuši labību sadalīt pa prātam. No tā laika, kā Naids iepūlēs cilvēku vidū, tā arī palicis līdz šai baltai dienai. Un tagad es jums pastāstīšu atgadījumu par manu omi. Mana ome Lidija dzied korī Daugavietē jau 14 gadus. Un dziesmu svētkos jau ir piedalījusies 3 reizes. Un pagājušā gada ar omi notika viens smieklīgs notikums. Omei ar tramvaju bija jābrauc uz Mežu parka estrādi skaisti saģērbtē tautas starpā. Viņai bija balts grekls, brūni svītrami svārki un brūni oranžīga veste. Tas bija Virsgales tautas starps. Rīgas centrā Ome dabūja daudzus komplimentus, un daži turisti viņai prasa. Vai tas ir jūsu ikdienas darbs, vai notiek kādi svētki? Par to Ome nebrīnījās, bet lielākais brīnums Omei bija tas, ka braucot uz Meža parka estrādi, daži vietējie prasa, kur jūs tik skaisto uz zoodārzu braucat? Un tagad es jums pastāstīšu anekdoti. Šonakt 2:30 man kaimiņš piezvanīja pie durvīm. Iedomājies 2:30 naktī. Viņa laime bija tā, ka es vēl nebiju aizgājis gulēt, bet spēlēju bungas.